Līdz šim mēs ar Tābolu tikāmies Silkeborgā Scandic Hotel bārā, bet tagad mēs esam nonākuši Kopenhāgenā. Nē, nu es priecīgs labdien par to, ka tavs novēlējums pēc mūsu iepriekšējas tikšanās, lai vismaz vēl vienu reizi mēs tiktos, ir piepildījies. Arti, bet man liekas, ka tev nekas nebūtu pretim. 2 nedēļas jau tu esi Dānijā, nu vēl vienas 4 dienas padzīvot. Mierīgi. Es domāju, tas nevienam nebūtu pretīgi. Nevis padzīvot, bet piedalīties turnīrā vēl, turpināt spēlēt. Aha. Nu, laikam jautājums varētu būt nevietā, jo tu esi 5 gadus spēlējis pats Zviedrijas hokejā un zini, kāds tas ir. Nu, es domāju, šis jau sen ir jāizmirst. Tas, ka es vēl zviedriski māku runāt, tas tā taisnība, bet man pa kaut kādu zviedru speciālistu. Nu, tur viens spēlētājs Vikstrants ir no Ferriestāda, no SHL līgas, vispār ir NHL. Un to, ka zviedru hokejs, tas ir top līmenis, pats augšgals. To mēs tāpat zinām. Un šis sastāvs, kas viņiem ir šogad, es domāju, to uz papīra viņš ir ļoti, ļoti labs. $65 miljonu NHL, 11 pirmās kārtas drafti. Jā, pareizi, ja to uz rubļiem tu vispār bail būs paliek. Nu jā, un faktiski var teikt tā, pēc visa tā skaitļu novērtējuma otrā komanda, bet pēc spēles kā Zviedrija šeit izskatās. Varētu būt, ka līdz šim tā arī būtu numur 1 turnīrā. Bet par tiem skaitļiem runājot, es domāju, ka tu viņus skaitu vienkārši mainticības pēc. Klausies, pirms tam saskaitījuši, skaties, viņi tur līdzīgi cīnījās ar ASV saskaitu, viņi līdzīgi cīnījās ar Kanādu. Jāturpina skaitīt. Labi, acīm redzot, tā kā mūsu tīģeris Elvis Mežļikins spēlē, droši vien, ka mēs tajā pozīcijā esam līdzīgi, jā, ar Zviedriju. Es uzskatu, ka visas komandas spēlē labi, un jāsaka tā, ka Elvim, jāsaka pie koka, lai arī šodien tas būtu, kā saka, uz ausīm, man teiks, tā it kā nevienā spēlē nav bijis jāstāv tā, ka viņš mūs reāli velk un vienkārši viņš mūs tur spēlē. Viņš ir super. Tur, kur vajag, viņš visu laiku dod komandai iespēju, un līdz šim bija super, bet jāuztais arī laukuma spēlētāji, kad daudz bloķē, un mēs labi spēlējam aizsardzībā, un tas plāns, ko plāns, mēs arī pirms jebkuras spēles arī spēlē ar Dāniju teicām, ka 5 uz 5, tas ir hokejs, kur mēs gribam ar pilnos sastāvus, 5 uz 5 bez muļķībām, un jāsaka, Čaļi Maleči pēdējās 2 spēlēs kopsumā 3 noraidījumi tikai. Un tas nekas nav faktiski. Un mēs vēl nespēlējam pasīvi, mēs spēlējam aktīvi, mēs cenšamies spēlēt fiziski, un, lai tā turpina. Arti, visiem ir zināms, ka Zviedri tehniski ātri, labi spēlētāji un droši vien Eiropā tas ir labākais hokejs, jo nevelti viņu visvairāk. Labākā skola, labākais hokejs, jo nevelti viņu visvairāk ir NHL no Eiropas. Tā ir. Es jautājumu neuzdošu, es pagājušajā reiz neuzdevu. Mainticības pēc un negatavojies, lai es pats runāju. Nē, skaidrs, ka viņi ir labi, bet neviens nav ideāls un spēlē viss, kas var atgadīties. Tā kā es saku, viņi nav ideāli, viņi uzbrukoši, uzbrukums slido, met, tur jā, bet aizsardzībā šie visi aizsargi viņi mums nav tik ideāli. Nē, spēlēsim, mēs, kā saka, nekur aizmugurē nesēdēsim un laimu savu zilās līnijas negaidīsim, kad Zviedri mums rip pados. Tieši tā, mēs spēlēsim aktīvi. Liels uzsvars atkal ir uz šīm nūjām, ko boks laika nūjas uz ledu un visu laiku nūja pret ripu, un pēc iespējas spēlējam fiziski. Un slidošana, jo skaidrs, ka Zviedri un aizsargi tikko ir uzbrukums, viņi uzreiz pieslēdzās, viņi uzreiz tur nebaidās pa priekšu uzbrucējiem būt. Tas skaidrs, kustība uzmanīgi spēlē aizsardzībā, savu momentu, kā tu teici, lai Elvis līmenī. Ko man ar tev novēlēt? Lai mums vēl ir vismaz 2 intervijas vismaz Kopenhāgenā. Labi, paldies, lai tā būtu.